ceļš kāds. Velosipēdistu sapnis. Nu, kaut kas uz to pusi, jā. Bet ne autobraucēji. Nu, tic man arī autobraucēja sapnis. Mēs varam mainīties droši. Cause I don't feel like dancing. Mēs brauksim tie bedrē iekšā, labi? Labi, braucam. Būs prikals, mēs aizbrauksim un tur nebūs īstā vieta. Un tur nebūs, kur apgriezties. Arī. Laiks iet, tad jau no puses. Hei! Vistiņa, Kūskusiņš, kalniņi un jūriņa. Te, principā tur, kur mēs dzīvojam, tur augšā kalnā, bet te lejā pie jūras ir tāds hipiju templis. Tā viņš uzrādās kartē, un te ir no akmeņiem uzbūvēta tāda maza pilsētiņa. Te ir arī visādi veidojumi no akmeņiem un no kokiem. Tāpat ir vairāki celiņi, pa kuriem var aiziet. Ļoti interesanti. Noiesim te. Blū izdomāja papeldēties pa viļņiem. Bet jā. Tā tad re, kur te ir cilvēki visu kaut ko sarakstījuši. Wow! Wow! Kas tik te nav? Te ir tiešām templis. Es parādīšu jums visu. Baigi negriezīšu te neko nost, jo ir ļoti interesanti. Pirmo reizi redzu ko tādu, un to ir vienkārši vairāki cilvēki likuši akmentiņu pa akmentiņam, un beigās sanāk tāda pilsētiņa.
Mums beidzot būs, kur pakarināt virtuves. Es domāju, tā būs diezgan labi. Kā jūs domājat, šitā varētu būt labi, vai ne? Nu tā, var aizsniegt viegli un ergonomiski. Jā, krāns, jā. Ļoti labi būs šitā atstājuma. Bet tev būs jāturas laikā. Guļot arī. Guļot pie kājas. Kājas pirkstā. Reku viens. Mums tagad ir 7:30 vakarā. Un šitais mazais gliemežvāciņš. Jā, iesim iekšā. Iesim iekšā, gliemežvāciņ. Jā, iesim iekšā. Ko teici? Maziņš jau var palikt ārā. Nu, jā, bet mēs taisīsim ciet durtiņas. Nu. Maziņš. Maziņš, iesim iekšā. Tur. Labrīt. Ko mēs te gaidām? Saulēktu mēs gaidām. Nu, ko es dodos atkal savā garajā skrējienā un ņemšu jūs līdzi. Te ir tāds milzīgs, pamests, līdz galam neuzbūvēts hotelis jūras krastā. Kas viņiem nogāja greizi. Bet galvenais, ka atstāts ar visiem ceļam krāniem. Es dodos tagad tā, ka tur augšā, un tad pa to kalnu. Es esmu pamatīgi aizlasusies. Tūlīt 4 kilometri pa serpentīnu augšā, un es vēl vispār neesmu augšā. Re, kur es esmu tikusi tik tālu, bet vēl tur. Un tas vēl nav viss. Labais. Es gribēšu peldēt ļoti. Re, kur ir tā vieta, ko es rādīju. Tūlīt būšu klāt. Tā. Re, kur tur. Es pirmo reizi rādīju šo vietu, kuras esmu tagad augšā. Bet tie skati ir vienkārši unreal. Un vēl joprojām var redzēt mūsu mājiņu. Reku mums mazā skudriņa. Nu, tagad kilometrs 3,7 uz leju riposim. Nu, re, paskat, kas tad te. No serpentīna es noskrēju nost. Tagad tālāk būs pa takām. Un Camino de Santiago ir ceļš, kuru es gribu arī šajā ceļojumā kādā brīdī noiet, bet ne šis maršruts, bet Portugāles maršruts. Bet ir forši kaut uz brīdi atrasties uz šī ceļa. Šī taka ir taku skrējēja sapnis. Plata, skaista, gūda. Nu, ir akmeņi, bet salīdzinoši nav. Nu, labi. Re, kur sākās mana veida takas. Ding.
gan jau jūs mani tagad nedzirdat, jo būs baigais vējš, bet re, kur tur vēl joprojām var redzēt mūsu skudriņu. Zem tā torņa tas mazais melnais kunkulītis. Tā ir tāda būdiņa, kurā es apēdīšu savu apelsīnu. Oh, perfekti, perfekti. Paskat, kas te? Apelsīns. Ņem, 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 ņem. Nu tā, cik ir noskriets? Stundu 40 ir noskriets, un vēl 10 kilometri ir līdz busiņam. Un šis ir viens no skaistākajiem maršrutiem, ko esmu skrējusi. Te ir viss. Te ir tiešām ļoti, ļoti skaisti. Es ceru, ka... Ups. Es ceru, ka es pierunāšu Kārli arī noskriet šito pašu maršrutu, jo viņš parasti neskrien to pašu, ko es. Es nezinu, kāpēc. Viņš vienmēr taisa savus maršrutus. Bet es ceru, ka es viņu pierunāšu, jo šis ir wow. Labi. Labu apetīti visiem. Tiekamies vēlāk. Ciao, мамочка, папочка, папа. Ай, ciao, ciao, ciao. Ciao, tu čučai. Jā. Mēs saulaktā kāpjam kalnā. Visi trīs, tikai viens jau ir kaut kur aizskrējis. Wow! Es mazliet saku, lai viņu lec šeit. Viņu lec šeit. Ak, Dievs, tas traks mazī. Tas ir panies. Oh my God! Kāds lifts! Blubiņš prasa uzmanību, bet tad, kad es sāku filmēt, tad viņi vairs tā nebakst ar ķepu. Bet mēs tagad sēžam un sauļojamies, bet slēpjamies aiz busiņa, jo ir vējš, bet te ir aizvējš. O, nomierinājās. Hihi. Yummy. Labu apetīti. Paldies.
Re, kur cilvēki spēlē mūsu ģimenē ļoti iemīļotu spēli. Mēs to saucam par bumbām, bet tai spēlē ir īsts nosaukums. Re, un te ir tādi speciāli laukumi izveidoti pludmalē, kuru var spēlēt. Un tad te ir promenāde un kāpūži. Ļoti forši. Lai tiktu atpakaļ, viens variants ir iet pāri tam kalnam, un otrs variants ir pa šoseju. Bet šoreiz atpakaļ es iešu pāri kalnam. Es te ložņāju pa to kalnu un reāli nezinu, kur ir taka. Bet es zinu, ka tur ir pilsēta. Bet taku es reāli neredzu. Es taku joprojām neesmu atradusi, un es vienkārši aptuveni zinu virzienu, ka man jātiek ir augšā. Bet kur ir jāiet, es tiešām nezinu. Es vienkārši ceru, ka es nenokritīšu. Nu tā es kaut kā esmu uztenterējusi te. Bet tālāk ir tur. Man bišķiņi negribās. Es gribēju tikai pastaigāt pa pilsētas, nesaprotu, kā es iekuļos vienmēr šajās situācijās. Nu tā situācija nav spīdoša, jo takas joprojām nav un tā klints nebeidzas un man jau ir bēšis, bet es saprotu, ka lejā es netikšu. Man ir jāturpina kāpt augšā, bet Kāpēc tā visu laiku notiek ar mani? Kāpēc es nevaru vienkārši iet pa asfaltētu celiņu? Pa ietvi? Kāpēc? Nu viss, es te uzkāros, bišķiņ sasitos, bet es netieku vairs augšā, un es īsti netieku arī lejā. Es zvanīju Kārlim, viņš teica, tev vajadzēja iet tur pa to taciņu. Es nesaprotu, es tik ļoti nesaprotu kartes, ka es tagad esmu vienkārši uzkārusies tā. Tātad es tiku lejā, bet es parādīšu, kas notika, kāpēc es apmūsu. Re, kur es nācu pa to ceļu, un es zinu, ka tā kā šī ceļa galā jāsākas ir tai trasei, un te ir tāds laukumiņš, un vienīgā vieta, kur var ieiet iekšā, ir šī. Es iegāju iekšā, es sāku iet, es tā kā saprotu, ok, tā nav trases, bet nu gan jau viņa parādīsies. Es gāju kaut kā tā, un tad es nezinu, kā tas notika, bet es gāju un nokļuvu tur, un apmēram tur es biju, un tur es iesprūdu. Man likās, ka es nekad netikšu lejā. Un tad es pa šitajieni nonācu lejā. Un tagad es zinu, ka man ir jāiet tur. Reku tur tāda taciņa. Kārlis ar būvu nāks man pretī. Reku ir tā taciņa, pa kuru man bija jāiet. Un tā normāli. Reku jau gasē kāds lejā. Es tagad skatos kartē, reku bija tur, kur es mīcījos un netiku. Un tā es esmu uz īstās takas. Es biju tik tuvu. Es biju kaut kur te, es biju. Bet es netiku un es arī nezināju, ka tāpēc tam ir... Nē, nu es zināju, ka tā ir taka, bet es nezināju, cik sarežģīti man būs uzkāpt. Ciau! Oi, mūzi! Ciau, sirsniņu! Kur tu biji? Kas tur? Kārlis! Ai, ejam lejā! Tādu dinieka, es tikko izdzīvoju savu pārgājienu. Bet kas mums tikmēr notika? Nu, sanāk, ka tas ir no šorīt.
izlādējies akumulators. Mums ir galvenais, kas piedarbina mašīnu, jo tā, kad es devos glābšanas misijā glābt sabu, tad es nevarēju aizslēgt mašīnu, mums mašīna palika vaļā. Jā, un kā mēs risinam šo jautājumu? Nu, mēs ar kaut kādu lēto lādētāju, kas lādējam no saulītes. Jā, mums reku saulīte ir iedevusi 100%. Un tad caur invertoru mēs darbinām rozeti, un no rozetes mēs darbinām lādētāju, un tad lādējam uz 12 voltiem. Tā kā nenormālākā, neefektīva ķēde, lai uzlādētu akumulātoru, bet mums tāpat tā saulīte ir tik daudz, ka tas vispār netraucē. Jā, mums saulīti nav kur likt. Mēs pat darbinām dažreiz boileri, lai vienkārši tērētu to enerģiju. Lai nepārlādētu tos attīrus. Nu, labi. Tas good. Karls aizbrauc. Nē, viņš ir atpakaļ. Tas bija ātri. Jē! Laikam tomēr iebešaut un tā. Mums šīs nedēļas video apskatā nav baigi daudz ko rādīt, jo viss, ko mēs daram, ir čilojam, guļam, lasam grāmatas, sauļojamies, slēpjamies no vēja. Vienkārši skatāmies uz jūru. Vai ne? Bišķiņ pastaigājamies, paskrienam, pakāpjam, papeldamies. Tas arī viss, bet es šonadēļ tiešām esmu ļoti maz ņēmusi rokā kameru un kaut ko filmējusi, jo nezinu, negribās slinkums. Paskat, kas tad tur mums ripo. Karlos. Kā bija? Bija ļoti labi. Aizbraucu kaut kādus 5 km citā virzienā, kur nevarēju izbraukt, bet beigās tad atpakaļ braukt. Bet ļoti forši pludmale ir kaut kur tur uz to pusīti. Arī var parkoties pie pašas jūras. Tas tur, kur es skrēju. Tur, kur tu arī skries. Ok. Tā, labi. Šajā video baigi īsti nekas daudz nenotika, jo mēs burtiski visu nedēļu vai nu skrienam, vai arī šidā te čilojam pie busiņa, staigājam gar jūru, lasam grāmatas un vienkārši atpūšamies. Tāpēc paldies, ka skatījies un tiekamies nākamajā reizē.